Cienījamie skatītāji, mēs turpinām vīriešu veselības fórumu Vīrieti dzīvo, un mūsu nākamais saruna temats bloks ir par vēža iedzimtību un gēnu sekvenēšanu. Prostatas vēža iedzimtības izmeklējumi. Šeit blakus trīs kolēģi, Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes laboratorijas dienesta pārstāvis Juris Štebraks. Juri, sveiks! Sveiki! Pētnieks. Tāpat arī Pauls Staliņa Kliniskās universitātes slimnīcas urologs doktors Juris Plonis. Sveicināts, Juri. Un arī Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas doktors Jānis Bērziņš. Jānis, sveiks! Runāsim par sekvenēšanu to, bet, Juri, ja drīkst Ploņkungam jautājums, doktoram Ploņam, ko vispār nozīmē gēni? Jūs ne visi sev, kas ir gēni tagad? Gēni vienkāršā vārdā būtu iedzimtības nesēja, grib zinātniskāk teikt, tad kādas funkcionālas DNS vienības, kas atbild par polipeptīda vai RNS sintēzi, bet tas būtu, varbūt diezgan iedzimtības nesēji. Tad viņi nes informāciju čemodānos. Jā, tieši tā. Tātad atbild par kaut kādas pazīmes iedzimšanu vai pārmantošanu tādā veidā. Cik tālu cilvēks ar zinātnē tikusi pētniecībā, ko mēs pārmantojam, ko mēs nepārmantojam? Varbūt ejam uzreiz sīkāk, tieši mēs runājam par priekšdzēdzeri, par vīriešu veselību, par ģimeni, par ģimenes koku. Ko mēs zinām tā kā diezgan droši? Juri? Tas gan būs jautājums, man liekas, vairāk urologiem. Bet skaidrs, ka lielu daļu no prostatas nelaimēm mēs varam pārmantot. Tīri statistiski, cik man zināms, tad pie tādiem pārmantotiem, respektīvi pie gadījumiem, kuros var teikt, ka tas vēzis ir pārmantots, ja mēs par prostatas vēzi runājam, tad tie ir 5 līdz 15%. No visiem prostatas vēža gadījumiem kopā. Jo patiesībā visi vēži ir ārkārtīgi multifaktoriāli. Tātad tā izcelsme meklējama gan vides ietekmē, dzīvesveidā un dažādos tūkstošu citos iemeslos, un zināma daļiņa, zināma komponenta ir šī te gēnu iedzimtība. Jā. Jāni, par šo te iedzimtību, ko mēs zinām? Atnāk pacients, vai tas viens no jautājumiem ir, kas ir bijis ģimenē, paskatāmies pa koku, pa zaru? Jā, pilnīgi noteikti. Tas, kā audzēji viena no milzīgām sadaļām audzēju veidošanās pamatā ir tieši iedzimtie faktori, un tas, ka jebkurai saslimšanai un īpaši onkoloģiskām slimībām ir ļoti būtiski ievākt ģimenes anamnēzi. Tas ir sen zināms fakts, jā. Simtiem tūkstošiem gadu laikā ir zināms, ka tam ir būtiski nozīme, vai jūsu brāļiem, māsām, vecākiem, bērniem un tā tālāk ir kaut kāda šāda veida slimības. Bet mūsdienās jau konkrētāk un konkrētāk mēs esam nonākuši pie tiem vainīgajiem gēniem, kurus mēs varam pārbaudīt, noteikt un attiecīgi. Cik paudžu anamnēzi jāiet apakaļ ir? Tēvs, vecais tēvs, vecvectēvs, cik tālu? Visticamāk 2-3, jā. 2-3 paudzes. Tas ir iespējams. Tieši tā, tas iespējams, ja mēs pirms tam kolēģiem runājam, jo ne visiem jau ir kāds, nezinu, pa kur viņam vecāki ir. Jā. Tieši tā. Ploņkungs, ko jūs pieliktu klāt par to, ko mēs zinām, ko mēs vēl nezinām šodien? Es domāju, ka mēs nezinām vairāk nekā zinām, protams. Diemžēl. Ja mēs runājam par zinātni un medicīnu, nezināmā vienmēr vairāk nekā zināmā. Kā Steinberga kungs jau teica, ja mēs runājam par prostatas vēzi, protams, multifaktoriāla ietekme tam ir. Ja runā tikai par ģenētisku ietekmi, tātad patreiz zināmi vairāk nekā 100 gēni, kuriem ir ietekme uz prostatas vēža attīstību un rašanos. Un vienā ziņā šīs zināšanas ir ļoti labas, bet šīs zināšanas mums arī, diemžēl, parāda to, ka ir ļoti grūti pateikt, kurš tad būs tas galvenais gēns, praktiski neiespējami, kurš būs vainīgais. Vismaz runājot par prostatas vēzi, nav tāds jēdziena, gēnu līderis, ja mēs, piemēram, salīdzinātu ar krūtsvēzi, kur ir gēnu līderis,
kur ir jau standartizēti, komercializēti testi, kur var noteikt šos te tiešām augstos riskus. Prostatas vēža gadījumā arī varētu būt viens gēns, kuru iesaka. Pārējie, kur ir tie komerciālie paneļi, kuri ir uztaisīti, tātad, kur tu vari noteikt viņu kaut kāda varbūt praktiskā lietišķā jēga varētu būt diezgan zem jautājumu zīmes, apšaubu. Tas šāviens miglā tādā. Varbūt ne šāviens miglā, bet ko mēs darīsim ar šīm zināšanām, ja mēs iegūstam informāciju, ka šī mutācija pastāv gēnā. Ja? Tādā, piemēram, par krūtsvēzi runājot, tur ir jau tātad kaut kādas noteiktas kontroles schēmas un arī ārstēšanas schēmas pamatojoties uz šīm mutācijām. Tas prostatas vēža gadījumā, es domāju, tas ir tas nezināmais, kas vēl ir jāpēta. Paldies. Tur ir viena interesanta nianse, ja es drīkstu papildināt. Droši. Doktora Ploņa teikto, pēc krūtsvēža gadījumā tie divi galvenie gēni, kas ir noskaidroti jau pietiekami sen, viņi pat savu nosaukumu ir dabūjuši no vārdiem breast cancer, BRCA1 un BRCA2. Ja mediķis saprot, saka žargonā BRCA1 un BRCA2. Bet interesanti, ka prostatas vēža gadījumā arī tie, kas ir šobrīd apzināti, gēni, kuri atstāja nenoliedzami kaut kādu iespaidu uz prostatas vēža rašanos, viņi nāk no apmēram tās pašas sfēras, respektīvi tie gēni, kuru produkti organismā regulē dažādas ar DNS molekulu bojājumiem saistītas nebūšanas. Tātad ir mūsu organismā vesela virkne mehānismu, kas rūpējās par to, lai katru reizi, kad šūna dalās, kad mēs kopējam to savu DNS divos atkal eksemplāros, lai radušās kļūdas tiktu izlabotas. Jā, programmētāji tādi. Un par to rūpējās simtiem dažādu olbaltumvielu molekulu. Un ja šajās molekulās ir kļūdas, kas ceļās no kļūdām, jeb mutācijām šo olbaltumvielu kodējošos gēnos, tad, protams, agrāk vai vēlāk rodās ziepes. Un šīs prostatas vēzi izraisošās kļūdas ir atrastas tieši šajos reparācijas mehānismus kodējošajos gēnos, no kuriem divi ir tie paši nelaimīgie BRCA1 un BRCA2, kas krūtsvēža gadījumā. Jā, viņus izdarvēt nav iespējams šobrīd. Zināt, nav tik tālu. Ko ar viņiem izdarīt? Viņus izņemt. Bez viņiem nevar iztikt. Nē, es saprotu. Bet teiksim, saremontēt. Tā būtu jāuzdod precīzi. Jā, saremontēt. Ir pirmie mēģinājumi dažādām gēnu terapijām, bet es neesmu dzirdējis par BRCA1 un BRCA2. Par citiem gēniem ir pirmie mēģinājumi pat diezgan sekmīgi. Bet prostatas vēža gadījumā, es domāju, par gēnu terapijām stipri pāragri runāt. Es gribu pajautāt, mums te bija vēža iedzimtība un gēnu sekvenēšana. Ko nozīmē sekvenēšana, tā cilvēks saprot? Sekvenēšana ir DNS molekulas, teiksim, sarežģīta nukleotīdu secības nolasīšana. Ja tādā vienkāršotā valodā pastāstot, DNS ir ārkārtīgi ķīmiski sarežģīta viela. Milzīgs garš polimērs, bet pamatā tā molekula sastāv no 4 organiskiem savienojumiem, kurus vienkāršības labad apzīmē 4 burtiem A, T, G un C. Un jūs varat iztēloties to DNS molekulu kā tādu milzīgu šo 4 burtu virteni dažādās kombinācijās. Miljoniem burtu garumā. Un kaut kādi noteikti šīs virtenes gabali, tad ir tie gēni, kuros ir iekodēta informācija par olbaltumvielām. Un sekvenēšana, jeb laikam latviski, jau pareizi teikt sekvencēšana, jo tas ir no angļu sequencing, ir šo burtu secības nolasīšana. Tu vari mūsdienās ir iespējams nolasīt cilvēkam visas viņa DNS molekulas, visus šos burtiņus no sākuma līdz beigām. Un ir jau arī tikpat pieejami tik jaudīgas skaitļošanas jaudas, ka to visu informāciju var arī apstrādāt tīri veiksmīgi. Cik tas maksā, ja es gribētu nolasīt savu? Es teiktu, ka visa genoma sekvencēšana mūsdienās ir laboratorijas, kas to pat jau piedāvā par dažiem simtiem eiro. Tikai? Jā. Tikai. Bet ko es varu, teiksim, cilvēks skatās, domā, ko mēs te runājam? Kāda tam ir sakarība priekšdedz ar visu šo te? Kāds tam ir sakars? Man kā pacientam šai brīdī vai kā potenciālam cilvēkam, kam ir jāaiziet uz pārbaudi? Jāni? Jā,
kā dr. Plonis minēja, pirms brīža skaidrs, ka mēs, īpaši Latvijā vēl tur, diemžēl, neesam, bet jāsaka, ka Rietuma Eiropa tur jau ar vienu soli mums priekšā ir, un tieši par šiem BRCA1, BRCA2 gēniem jau atsevišķās slimnīcās, atsevišķās valstīs ir diezgan konkrētas rekomendācijas pacientiem, kuriem ir noteikts mutācijas šajos gēnos. Viņiem ir, tad pret viņu slimību ir jāizturas krietni vien nopietnāk un jau tā varētu teikt agresīvāk. Pacientiem ar šiem te BRCA1, BRCA2 mutācijām jāvirzās tomēr prostatas vēža kontekstā vairāk no novērošanas, vairāk uz aktīvu ārstēšanu, vairāk no retākas PSA kontrolas uz biežāku PSA kontroli. Labi. Un vēl viens tīri praktisks stāsts un pieredzi ir Austrumu slimnīcai bija, ja tā varētu teikt, mēs piedalījāmies vienas liels farmaceitisko zāļu kompānijas organizētā līdzjūtības programmā dažus gadus atpakaļ. Līdzjūtības programma nozīmē to, ka ja medikaments, kuram vēl nav izsniegta licence kādu konkrētu slimības ārstēšanai, piemēram, Eiropas reģionā, bet citā reģionā ir, uz to balstoties, šis medikaments var tikt piedāvāts šī reģiona pacientiem, kurā šī licence vēl izsniegta nav, lai novērtētu, kā tas strādā. Un šī konkrētais stāsts bija par tādu medicīnisku zāli, kas saucās olaparib, kas līdz šim tikusi izmantota krūtsvēža pacientiem. Un prostatas vēža pacientiem ar šīm te BRCA1, BRCA2 mutācijām tika piedāvāts šis medikaments, ja tās mutācijas ir, un viss tika apmaksāts no farmācijas kompānijas puses, kamēr vien šim pacientam ir efekts. Un tad mēs skrīnējām šos te mums pacients, kas atbilst šai programmai. 2 pacientiem tika atklāts šīs te mutācijas. Viņi abi saņēma šo medikamentu, un viens no pacientiem to saņēma vairāk kā gadu. Patiesībā ar ļoti labu efektu. Tā ir pirmā pieredze tādai, to sauc par personalizētu medicīnu mūsdienās. Zāles, kas būs efektīvas šim konkrētajam pacientam, jo viņam ir šī konkrētā ģenētiskā, sauksim to par īpatnību vai mutāciju vai tā tālāk. Tā kā mums šāda pieredze bija un pietiekoši veiksmīgi. Tas ir labs piemērs. Tā ir tāda testēšana, normāls farmācijas industrijas, tā tas bizness iet un tā zinātne attīstās. Dr. Plon, ko jūs pieliek klāt par šo sakarību? Sekvenēšanu, ko mēs runājam un vispārējais, kur tas satiekās ar urologu kabinetu? Ar urologu kabinetu, kā Bērziņa kungs jau minēja, un arī Šendever kungs ir tas BRCA vai BRCA2 gēns, ko principā nav jau tā, ka viņu nevar noteikt Latvijā. Latvijā viņu arī var noteikt. Tas nav obligāti. Ir laboratorijas, ko saka to, jā? Tieši tā. Tas ir standarta. Un tur nav obligāti audzējā jānosaka to tātad vai siekalas vai asinis, tātad materiāls var būt. Un tātad, ja šis te ir konstatēta mutācija, tad tas pacients vienkārši jāsāk testēt uz prostatas audzēju, tātad izmeklēt vai pārbaudīt. Vidēji, nevis vidēji, bet ieteikams 10 gadus ātrāk nekā visādi citādi pacients bez kaut kādas ģimenes vēstures vai kaut kādiem audzējiem, tātad savā ģimenē. Ja vidēji tas būtu tātad 50 gadu vecumā rekomendācija, tad jau ar šo te BRCA mutācija tas būtu 40 gadu vecumā sākt, jo tur ir tā agrāks sākums, agresīvāks audzējs, tātad ļaundabīgāks, biežākas metastāzes, biežāks tātad nāves risks. Te riski apmēram starp 2 un 4. 2-4 reizes lielāks nekā visādi parastam cilvēkam bez šādām te mutācijām. Tādas rekomendācijas, viņas pēc būtības pat nav eksperimentālas, viņas jau pastāv jau vairākus gadus Eiropas urologu asociācijas oficiālās rekomendācijas. Jautājums, cik mēs aktīvi viņas ieviešam, jo cilvēks jau parasti nepadomā uzreiz, vai man tā mutācija būtu parasti, par to vajag aizdomāties, ja kāds no ģimenes ir miris
ar prostatas vēzi, ja kādam ir agrīns prostatas vēzis, ja vairākās paudzēs ģimenē ir prostatas vēzis, uzreiz jāsāk domāt, varbūt man arī ir, tātad kaut kāda iedzimtība. Un tad, jo parasti katru, jebkuru dzīti taisīt to izmeklējumu 35 gadu vecumā, laikam nebūtu liederīgi. Ja šī te mutācija, vidēji ir kaut kur populācija 0,3%. Tas būtu ekonomiski, tā. Un arī medicīniski tāda, Finanšu ministrijas ierēģi šo neapēst, kā saka. Tur tomēr vajag drusku tēmēti pieiet. Tur Excels neiet kopā. Jā, tiešām 0,3%, tas nav izmēr daudz, ja mēs tā skatāmies, bet, uz populācijas apjomu tad tā kā skaitliski sanāk. Bet es gribēju piebilst, tur tehnoloģiski ir viena nianse, jo ir divu veidu šīs te arī BRCA1 un 2 sekvencēšana. Proti, var sekvencēt, kā doktors tikko teica, cilvēku somatisko šūnu paraugu. Tu paņem cilvēkam periferās asinis vai uztriepi no kļotādes. Tātad mēs pieņemam, ka šim cilvēkam visās viņa šūnās DNS ir vienādi. Tā vajadzētu būt, jo cilvēks ir radies no vienas apaugļotas olšūnas, un viņi daloties visu mūžu kopē to DNS. Un tad, ja tu atrodi kādu no šīm mutācijām, kas būtu saistāmas, piemēram, ar augstu to pašu prostatas vēža risku, tad tur ir viena stratēģija un taktika, kā rīkoties, kā tikko kolēģi teica, visu šī jau agrākā vecumā uzsāktā aktīvā novērošana un tā tālāk. Otrs variants savukārt, tu vari paņemt bums, bam. Kādam kruķis nokrit. Kādam kaut kas nokrit, Ceras, ka viss kārtībā. Var paņemt pacientam audzēja paraugu, audzēja šūnu paraugu. Un sekvencēt jau ekskluzīvi tās audzēja šūnas DNS, jo ir zināms, ka, ja mēs runājam par to, ka mutācija zināmā mērā izraisa audzēju, tad skaidrs, ka tajā audzējā tā DNS būs mazliet atšķirīga no pārējām organismu šūnām. Un ir pilnīgi iespējams, ka visā pārējā organismā normālajās šūnās viss ir kārtībā, bet audzēja šūnās tas BRCA1 vai BRCA2 vai kāds cits no tiem gēniem ir stipri izmainīts, un tur ir kāda nopietna un traucējoša mutācija. Un tas atkal palaiž kaut kādu citu darbību ķēdi, piemēram, pareizu terapijas izvēli, arī kā kolēģi tikko minēja. Jā, lai saprastu izējas datus. Tieši tā personalizētās medicīnas jautājums. Jo mūsdienās ir arvien vairāk un vairāk ir tādu medikamentu, kas ir mērķēti konkrēti uz noteiktu olbaltumvielu ar mutāciju. Tātad, ja tev mutācijas nav, šis medikaments nedarbojas. Ja mutācija ir, brīnišķīgi, tas ir tas, kas šim medikamentam ir vajadzīgs. Onkoloģija, tas ir top jautājums, tieši onkoloģija. Bet es tā pēdēju tā, ir skatītājs, kam tur 100 vai 200 to kabatu spiež, viņš noklausījies šo, un viņš gribētu šo sekvencēšanu izdarīt. Par savu naudu aiziet kaut kur privāti vai kā. Tad ir vērts, es teikšu, investēt šo naudu, lai saprastu, kas ar mani ir, man nav nekā cita izējas datu, piemēram. Man tagad ir 38 gadi, es varu atļauties. Vai ir vērts to darīt? Man šķiet, nauda nav liela, bet jautājums, ko darīt ar šo informāciju? Informācija neparāda, ka tu visdrīzāk neparāda, ka tu esi slims. Informācija parāda tavus riskus. Tātad, kur kam pievērst uzmanību? Vai prostatai, vai plaušām, vai kuņģa zaru. Tad ir vērtīgi pastīties, ja tāda iespēja ir. Jā, nauda nav liela, ļoti iespējams, ka kaut kāds nākamais tehnoloģiskais lēciens varētu vēl lētāku šo te sekvencēšanu padarīt, ja kaut kādi sākuma genoma pētījumi bija, tur gāja 8 ciparu skaitļi, 100 miljonu un pat miljards, tad tagad tas ir uztaisīts diezgan, lētāk ir nosekvencēt gēnu nekā aizbraukt, piemēram, uz citu kontinentu. Es esmu šo šveicisko laboratorijā darījis, maksājumu 350–400 eiro. Šveicis slēpot aizbraukt krietni dārgāk nekā aizsūtīt savu materiālu. Konkrēti ciparus pat nosaukt. Nereklamēsim laboratorijas, bet labi, cik? Nē, tieši mūsu slimnīcas, oficiāli maksas pakalpojumu centrādī, mēs varam, tur ir pakalpojums, tātad mutāciju noteikšana ar nākamās paudzes sekvencēšanas metodi, kas maksā 641 eiro, un tur ir vismaz 275 gēnu
pilnu gēnu sekvencēšanu. Bet jautājums jau ir par to, cilvēks dabū to atbildi, viņš dabū tātad, pieņemsim, tos burtus, informācijas nesēju ar terabaitiem kaut kādas informācijas, ko viņš ar to iesāks. Viņam ir jāatrod kāds, kas viņam to iztulko saprotamā valodā un interpretē kaut kādā kliniskajā ainā un risku kaut kādā novērtējumā. Jā. Tā kā plika sekvencēšana, tas gan problēmas neatrisina. Absolūti. Interpretācija tas svarīgais. Paldies par šo precizējumu. Mūsu sarunas noslēgumā, vai mans skatītāju dzīvesveids var pastiprināt ģenētisko faktoru vai ietekmēt to manā dzīves laikā? Ēdu, pīpēju, vēl sazinu, ko es daru. Vai tas ietekmē maina manu to čemodānu saturu ģenētisko? Ko mēs informācijas nesējas maina. Tā būtu jājautā. Jā, jebkura toksiska ietekme uz šūnām un uz DNS izraisa papildus šīs mutācijas un kļūdas tajā visā reparācijas procesā. Kā jau Steinberg-kungs arī teica, tā ir elementāra šūnu dalīšanās laikā notikusi kļūda, kuru jāvar salabot. Ja tā kļūda ir pārāk liela vai pārāk bieža, viņa var netikt. Varētu vairs salabot, un šis ir tas brīdis, ja tā kļūda notiek attiecīgajā reģionā, tas, diemžēl, var pārtapt par ļaunprātīgu procesu. Ja. Tāpat tās dermatologi iesaka neiet saules gaismā, izvairīties no UV radiācijas, kas ir toksisks faktors. Ja. Visi ārsti iesaka nesmēķēt, kas ir karcinogēni, toksisks faktors un tā tālāk. Un tā tālāk. Tātad, protams, mēs varam nosacīt sabojāt to savu DNS paši. Ja. Bet, cik lielā mērā mēs viņu varam sabojāt? Tur kāds kādreiz kādā svētdienā uzpīpē kādu cigāru nevainīgi, vai tas bojājušais faktors ir? Es tagad mēram sliktās lietas, cik slikti. Ja mēs runājam par smēķēšanu, tur laikam nekādu briesmīgu noslēpumu nav pat tādam audzējiem kā prostatas audzējiem. Smēķētājiem tas risks ir aptuveni 2 reizes lielāks. Uzreiz kā bankā? Nemaz nerunājot, piemēram, par labi zināmu un nopietnu risku faktoru urīnpūšļa vēzim, apmēram risks reiz 4. Un tad ir plaušu audzējs, kur vispār tad 90% ir smēķētāji. Tie ir tādi, tur īsti šis jautājums pat vairs nav diskutabls. Tas ir ļoti labi zināms. Kā smēķēšana kā riska faktors. Jā. Paldies. Juri, noslēdzam ar jums. Jā, es domāju, ka kolēģiem ir pilnīgi taisnība. Protams, ka varbūt no tā, ka cilvēks ļoti reti ar kaut kādām nelabām lietām nodarbojas, viņš diez vai var sabojāt tajās savās šūnās DNS, kuras viņš plāno nodot tālāk nākamajām paaudzēm. Piemēram, ja par vīriešiem runājam, tad savus spermatozoīdus iespējams, ka viņš tādā veidā gluži nesamaitā. Pārējās organismu šūnas gan es pieļauju, ka jā. Bet protams, mēs varam samaitāt savu ģenētisko materiālu. Tā bija tā galvenā. Varam vai nevaram? Varam. Kolēģi, liels mums paldies. Sarunājos ar Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas doktoru Jāni Bērziņu. Jāni, paldies. Pauls Stadiņina, universitātes urologu doktoru Juri Ploni. Juri, paldies jums, kā arī Rīgas Austrumu slimnīcas laboratorijas dienas pārstāvi pētnieku Juri Steinbergu. Juri, paldies arī tev. Cienījamie skatītāji, mēs turpinām pēc īsa brīža. Iedošu vēl vienu mazu tēzi, ka no 50 līdz 75 gadiem ir valsts apmaksāts PSA pārbaudījums vienreiz 2 gados. Ja ģimenē tuvinieku lokā ir bijis gadījums, tad no 45 gadu vecuma ir bezmaksas pārbaude reizi 2 gados. Tā kā, šīs ir lietas, kas ir jāņem vērā. Vienkārši, ja jūs esat tajā grupā un esat to izdarījis, pajautāt ģimenes ārstam vai pats pierakstieties un izdariet šo te mazo darbu. Tas tāds viens mazs mājasdarbs, kas varētu izglābt dzīvību. Forši. Pēc brīža turpinām tālāk.